Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim auto, kas pateicoties 389 zirgspēku jaudai un visu riteņu piedziņai 100 km/h spēj sasniegt nieka 5,1 sekundē. Neskatoties uz sportisko dabu, tas spēj vilkt 1500 kg smagu kravu un vienlaikus ieguvis 5 zvaigžņu novērtējumu Green NCAP testos. Dāmas un kungi, iepazīstieties Nissan Ariya Evolve Plus. Un šodien mūsu testa pilots būs neviens cits kā Jānis Petersons. Daži viņu jau gadu pazīst kā Radio 5 DJ, citi kā IT cilvēku, kurš jau 10 gadus strādā uzņēmumā Accenture. Tomēr lielākā daļa viņu būs ievērojuši kā grupas Citi zēni solistu. Man vienmēr ir licies to, ka man ir kaut kāda duāla personība. Viena puse ir tā, kurai patīk sēdēt Excelī un rēķināt un darīt datorlietas un mācīties eksaktas zinātnes visu savu dzīvi. Un tad ir tā otra puse, kurai atkal gribās radošumu. Zīmēt es nemāku. Dejotājs no manis sanāk tāds tīri viduvējs. Un tad kliegt uz cilvēkiem, jebši dziedāt. Tas ir tas, kas man sanāk tīri labi. Un tas, ka man tā ir, es nezinu, kaut kādā ziņā meditācija, lai gan izskatās no malas to, ka tas tāds milzīgs sprādziens, bet man tas ir brīdis, kurā es varu izlādēties ļoti. Es pēc koncerta laikam esmu mierīgākā sevis versija, kāda es vien varu būt. Un es visu laiku trīnos citādāk, tad, ja man nebūtu tās mūzikas. Un patiesībā kopš kaut kādu 14-15 gadu vecuma tā ir bijusi liela daļa manas dzīves, un es noteikti nekad negribētu to pazaudēt. Domāju, ka daudzi no jums jau pazīst šī auto seju. Nissan Ariya nav jauniņais elektroauto segmentā, tomēr šī konkrētā Ariya ir ar kaut ko īpaša. Evolve Plus ir šī modeļa top versija, aprīkota ar 2 elektromotoriem, kuru kopējā jauda, kā jau minējām, tuvojas 400 zirgspēkiem. Un griezes moments ir 600 Nm. Tās bateriju bloku ietilpība ir 87 kWh, un ar vienu uzlādi tas spēj veikt līdz pat 498 km garas distances. Un Evolve Plus maksimālais ātrums, atšķirībā no citām Ariya, ir ierobežots vien pie 200 km/h atzīmes. Super ērti. Šā ir tiešām super ērta mašīna, kura es nesajūtu nevienu bedri. Ar visu kaut ko ir braukts. Tā nav tāda pašsaprotama lieta. Galīgi nav tāda pašsaprotama lieta. Plusā es tikko atklāju to, kad lūk, kā izrādās. Kā jau top versijai pienākas, Evolve Plus ir bagātīgi aprīkots auto. Gan sēdekļi ar nāpa ādas apdari, arī stikla jumts, digitālais atpakaļskats spogulis, head-up displejs, elektriski regulējums stūres kolonna, arī digitālā audio apraide jeb DAB, kā arī Bose 10 skaļruņu sistēma un vēl milzīgi 20 solu vieglumetālu diski ar aerodinamiskiem pārsagiem. Un tā ir tikai daļa no šajā versijā pieejamā aprīkojuma. Man ļoti svarīgi ir funkcionalitāte. Man liekas, ka mašīnā, tad, kad ir īpaši ir jābraukā starp Latvijas pilsētām un vēl neskur, man ir būtiski, lai man būtu ērti, lai mašīna, man liekas, ir kaut kāda sporta auto un tā tālāk tā joprojām. Tam šobrīd man rocība absolūti neļauj atvēzēties tik tālu un attiecīgi. Man ir ļoti būtiski, lai mašīna būtu droša vieta, lai es varētu iekraut, izkraut visu, ko man vajag, un lai būtu kaut nedaudz jautri pie stūres būt. Viena no interesantākajām šajā auto izmantotajām tehnoloģijām saucas e-Force. Tā kā šim auto ir 2 motori, un katrs no tiem atrodas uz savas riteņas, šim auto nav kardāna vai sadalas kārbas. Katram ritenim pievadītā grieze tiek kontrolēta elektroniski. Un sarežģītos ceļa apstākļos elektronika reaģē zibenīgi. Ja rodas tāda nepieciešamība, e-Force spēj pārslēgt 100% jaudas no priekšējiem uz aizmuguriem riteņiem, kas šādi nodrošina precīzu vadāmību. Vienlaikus neatkarīgi riteņu griezes momenta kontrole kompensē pārlieku vai nepietiekamu pagriežamību līkumos un nodrošina riteņu maksimālo saķeri ar ceļu pat visdraņķīgākajos laikapstākļos. No Nissan man nav nekāda attiecība. Iepriekš šī ir pirmā reize, kad es sēžu Nissanā attiecīgi, bet pagaidām tīri forši. Kopumā šis ir premium klases auto, šis ir reāli premium klases auto. Nekas negrab, nekas neklekšķ. Es pirmo reizi esmu mašīnā, kurā ir spoguli iekšā aizmugures kamera. Tā, tas ir spogulis.
un tagad tā ir kamera. Vērtējot vizuālo dizainisko pusi uz ielas, šis auto izskatās patiešām iespaidīgi. Tas ir gan liels un pārsteidzoši ietilpīgs. Interesanti, ka arī ir viens no nedaudzajiem auto pasaulē, kurš uz konvejeru nonācis teju tādā pašā veidolā, kāds bijis tā koncepts, kurš tika demonstrēts Tokijā. Un piekritīsiet, paskats ir gana futuristisks. Man sanāca iepriekš pabraukāties ar vienu, tas bija Porscham, bija tas Taycans, sanāca ar to pabraukāties vienā projektā. Es domāju, ka šis ļoti daudz atpaliek, tieši elektriskais. Un tas ir laikam tas, kas visvairāk nones pauri kaut kādā ziņā, liek apjukt, jo cenas atšķirība ir, manuprāt, reiz 3, ja es nekļūdos. Un neko nesakot par Porsche, protams, viņam ir kaut kādas kvalitātes, kuras, kaut vai zīmols, jā, bet Nissan gadījumā, manuprāt, ģimenes auto vai topošās ģimenes auto vai kopumā viņš arī no ārpuses ir reāls. It kā skatos cilvēkam varbūt tā nepiedien teikt, bet man ir iebis, ka cilvēki zīmējas ar mašīnām, ka man ir tur skaistākais auto vai kaut kas. Mašīna tomēr ir mašīna. Es gribētu vienmēr ierasties, tikties ar citiem cilvēkiem tā, ka es nepievēršu sev pārlieku daudz uzmanības. Manuprāt, es gribētu pievērst uzmanību ar to, kāds esmu es, nevis ar to, kāds es esmu tur izzīmējies lielāks nekā es esmu. Manuprāt, šis ir perfekts balans starp asketisku, bet tajā pašā laikā iekšā tu jūties tā kā mazais Indijas princis, jā. Kurš tikko tur precējās pa miljoniem. Kaut kā tā. Ko lai saka, pēc šī brauciena vēlreiz esam pārliecinājušies par to, ka arī ir interesants auto un Evolve Plus izpildījumā tas ir kļuvis tikai iekārojamāks. Starp citu, Nissan vēl joprojām nav mainījis plānus kļūt vēl zaļākiem. Un līdz 2030. gadam savā produktu listā ieviest 19 jaunus e-auto modeļus, tādējādi veicinot elektrifikāciju un arī padarot elektroautomobiļus pieejamākus patērētājiem, piedāvājot plašāku izvēli. Mēs savukārt jau drīz tiekamies ar jums Tavs Auto TV. Uz tikšanos! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.